priekšā mūsu teātra ļoti skaistus eksemplārus dramaturgu teātra apsveikumam 2. studijai. Vēlreiz? Jā! Tātad pasniegsim 2. studijai apliecinājumus oficiālus parakstiem. Māra, jūs tiešām esat šeit mācījušies un kaut ko iemācījušies, kaut ko beiguši. Tātad vārdu secībā, bet gan ir 2x2 vārdi arī. Pirmajā tā nebija, man liekas. Pirmajā bija katram savs vārds.
arī Elmāram, kurš nav atnācis. Un tāda skaista grāmatiņa, kur jūs atcerēsieties, ko esat. Nu, un tie, kas ir nolēmuši uzreiz palikt teātrī, tie arī saņems tādas zītkartes savas, lai neviens nešaubītos, un tad katram, lai varētu parādīt, kas jūs esat. Nu, tie, kas saka, pagaidām vēl nezinu, ka paliks vēlāk, nu, tad tie kā vēlāk. Tad izdomās palikt. Nu, tad tā. Alfabēta secībā, kā pirmā, certifikātu saņem Agita Brikmane. Nākamo certifikātu Klārija saņem Agita. Mums nāk Anita Mo. Kādi pirmie iespaidi? Super! Un nākamos certifikātu atkal saņem Anita. Te jau lieta kļūst nopietnāk un certifikāts saņem Artūrs. Te kāda nepazīstama būtne, Elizabete. Vai kāds par Elmāru saņems? Vai mēs atstājam šeit? Saņem. Nu, tad laika nebija medaļas sataisīt, bet certifikātu pagalvām.
lūk arī jūsu vārdu. Cienījamākā otrās studijas saknes gandrīz jau māte. Pēdējais certifikāts palicis, kam to dosim? Jā, jums tā ātri alfabēts otrais studijai beidzas. Pirmā ir Ulvis, Viktorija, Sandra, R un Sauli. Jā. Šie zilie akcenti nozīmējot zvaigznes. Tās lidmašīnas, tas ceļš uz zvaigznēm. Tā filozofiskā doma šai dekorācija ir tas, ka jūs visi kļūsiet par zvaigznēm. Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Jā. Sakiet, tagad vārds tiem, kas vēl ko grib teikt. Kam ir ko vēl sacīt? Viņa teica, mēs tagad tā, nu labi, jā. Tātad, īstumā, jā, nav kas daudz sagatavots. Tā kā jūs visi saprotiet, ka esmu studente, nu es gribēju jums katram, protams, jā, puķīt, bet, nu nevarēju, jā. Tāpēc būs viens podiņš, un pirmkārt viņam jāziet teātrī, pa cik, un es te speciāli, es man uztraucos ir. Tā. Te iekšā ir rakstīts, speciāli ierakstīja manai studijai, jo jūs vienmēr tik un tā būs ar manu studiju. Man vajadzēja arī būt jums, jā, bet nu nekās šodien. Tā kā jūs nesaucaties otrā, bet manu studiju. Un jums šī puķi ir jākopī šeit visiem. Ja viņu nekops, nu viņu vienkārši novīt. Paldies. Kopt un mīlēt, jā. Labāk puķīt, bet nav.
Hermanis teica, ka šitās dekorācijas esot un viss tas simbolika, kad jūs visi kļūsiet par zvaigznēm. Nu, tad, lai kur jūs kļūtu par zvaigznēm, kurā jomā vai teātrī vai citā, nauda un zelts, tas ir tas, kas tā kā tad pienākas zvaigznē, ja? Tad lūdzu, katram sākumā viena šokolādes pagaidām, bet zelta. Tad, lai top par īstu, ja? Paldies! Jā, man viss ir. Vai vēl kādam ir kas šai sakarībā piebilstams sakām? Nu jau piekrist. Nu tad apsveicu jūs, apsveicu mūs. Tagad mēs esam tādā pilnībā jau mēs. Un tad lūdzu pie galda. Pagaidiet! Mēs arī kaut ko teiksim. Tā, ka neviens neizklīst, tad pēc 5 minūtēm mēs arī teiksim kaut ko, kā tad mums gāja. Visiem, kas mums ir palīdzējuši, mēs vienmēr centāmies būt pūkaini kaķīši, vai tas mums sanāca, mēs nezinām, bet ceru, ka jūs mums esat tas tiek aizmirsts. Tā, mēs sakam lielu paldies pirmām kārtām Paukšam par to, ka mūs pieņēma, par to, ka mūs audzināja, skoloja, mīlēja un cienīja. Tā kā jūs. Nu, viņš to aizgāja. Tu nevari pienākt vēlreiz bišķi. Atkārtojiet to visu. Parāda, ka bildi pagriez. Kašķeņs maidu lūdzu. Ir labi. O, Herman, šī tev labākā. Draugos. Jā. Nu, labi tā. Tāpat arī mēs sakam lielu paldies mūsu mammai, tāpēc Kusiņa lūdzu nāc šodien. Sastīksiet ar mūsu. Pagrietiet Jūs zināt, ka uz vecumu visi līdzināties savām mātēm, tad paskatieties, kas jums sagaida. Iet kopā. Es taču neesmu fotogrāfs. Man kaut rokas izgājas nestrauļus. Tagad viena ēdīs, vai ne? Ļoti labi. Un vēl, ņemot vērā to, ka mēs visi uz studiju parasti nesāmies pa galvu pa kaklu, kurš nu pēc darba, kurš pēc skolas, kurš pēc vēl kaut kur iet, kurš pēc balītes un tam līdzīgi. Līdz ar to mēs pasniedzam šo te medaļu labākajam paušmaizīšu meistaram. Tas vienam bija labi. Tāpat arī mēs jukām, brukām un mums bija visādi kāpumi un kritumi, tāpēc mēs vēlamies lielu paldies pateikt saviem dublantiem, tie, kas bija mums no pamatsastāva. Un es esmu privileģēta pateikt paldies Ulvim Elmāra vārdā, jo Elmārs diemžēl netika, visus liek sveicināt. Un Un tad vienkārši krēsls. Tā gāja. Tā es nebūs. Abuča. Cik var? Ak, Dievs. Es gribētu, lai atnāk Undīne. Man ar viņu bija gan kā Rupsīte, mana māsa, gan arī mēs vienu fraku mēģinājām. Paldies! Labi ir viss. Atdies.
lūdzu. Es atļaušu vēlreiz. Ir. Aiga, lūdzu. Tāpat arī mēs sakam lielu paldies Vikai. Balvas un dāvanas viņa dabas. Tā kā vēl viens cilvēks no pamatsastāv bija tas, kas pacieta mūsu kaprīzes un iksevišķi laikam manas. Tad mēs sakam lielu paldies tam cilvēkam, bez kura mēs staigātu pliki izrādēs. Paldies, Insi! Paldies! Tas nebūtu inesīs, te varētu daudz ko vairāk redzēt. Viss. Labi, paldies. Nu tā, Tagad. galda. Ēdam.